Sveiki, man sauc Mārtiņš Štāls, esmu no Mēroviņas biedrības un nedaudz izstāstīšu par biedrību, jo tas ir saistīts ar šīm tēmām. Un mums tur ir tāds formāts kā Mēroviņas sarunas, kurās mēs ņemam kādu aktuālu tēmu, pieaicinām ekspertus, politiķus un cilvēks, kas var iespējot un kam ir viedoklis par to jautājumu, mēs runājam. Un mums ir vairāk biedri, bet uz to konkrēto sanākšanu nāk tie, kam interesē, kam ir jautājumi un kam ir idejas. Un mēs mēģinām arī attīstīt internetā kaut kādu aktivitāti, ja? Mums ir mājaslapa Lietuseks.lv, bet tur aktivitāte nav liela. Un mūsu prioritāte ir šīs fiziskās tikšanās, un ļoti labi, ja mēs redzam politiķu laikā un varam uzdot viņam jautājumu, un īpaši šī pirmsvēlēšana laikā, viņi ir ļoti atsaucīgi arī nāk un teikt. Tas, kas būs man ideja, šorīt brīvos no rīta, man liekas, ka galvenā problēma ir tas, kad viss mums petīcijas un tam līdzīgi, ko mēs rakstam, ka viņas pēc būtības nav leģitīvas, ja, jo tur ir, kas tur ir tonāli dati, ja. Bet tagad, protams, tā problēma ir novērsta ar referendumiem LV un izmantot jautājumu, ja. Bet vēl ir viens tas starposms, un tas ir tas ekspertu viedoklis. Ja, tas, ko mēs Mēroviņas biedrībā, ja, jo cilvēkiem ir idejas, bet pirms mēs neatnākam un neparunājam ar ekspertiem, mēs nezinām, vai tās idejas kaut kur vispār der. Un mums ir nepieciešams kaut kāds komentārs. Ja tas būtu likums, kuram mēs gribam pievienot savas idejas, mums vajag kādu leģitīvu nevienu īstu cilvēku, kuram mēs uzticamies. Kurš ir eksperts tajā jomā, kurš to paskaidro. Jo, piemēram, Kreisie LV, viņiem šobrīd ir petīcija. Vai izsākam, ko tu? Jā, tātad Kreisie LV petīcija ir, un viņi runā par to, ka vajadzētu nodokļu progresivitāti. Nu, pēc idejas pret to varētu būt kā 5% cilvēku, tad parakstījušies ir tātad 300, kaut kā nedaudz vairāk cilvēku. Tas nozīmē, ka cilvēki nesaprot to petīcijas tekstu. Viņiem nav neviens eksperts paskaidros, ko tā petīcija nozīmē. Jā, nu, tad tas ir starposms starp to aktivitāti, ir kaut kāds ekspertu viedoklis, nepieciešams skaidrojums.